Ir daudz zināmi internetu portāli ss.lv, mobile.d, arī karnet.lv. Pērkot transporta līdzekli internetā, protams, galvenais, ko mēs nopērkam, kādas garantijas. Sadarbība ar Karnet, par cik mums ir sākusies ļoti pozitīvi. Mēs ieteiktu lietot šo lapu, jo tas ir tās pats, kas ar Vācu mobile. Ir tā, ka arī tur ir diva tipa pārdevēji. Viena ir tie, kas ir kā auto tirgotāji, kas atbild par to, ko viņi pārdod. Un tai pašā mobilē ir arī otra tāda teikt pelēkā daļa, kur ir redzams sludinājums, bet tur nekādas garantijas par šo automašīnu produktu nav. Latvijā arī faktiski, internetā jau ir ielikt jebkurš. Arī es varu ielikt iekšā šo mašīnu, kurai pār pat 300 000 noskrējiens, teiksim, 7. BMW. Man labi draugi uztaisīs tur 120 000 vai ne, un es pat uzlieku lielāku cenu nekā šeit pie jums salonā un mēģinu šeit veikt savu peļņu. Vai ir tā atšķirība tik liela? Ja Latvijā ir tādi puskoklēcēji vai ne, un arī, teiksim, certificēti tirgotāji? Ir tā, ka mēs, piemēram, ar Volvo tipa automašīnām esam ļoti saskārušies, ka tiek ievestas Latvijā Zviedru taksometri, kas ir ar ļoti lieliem nobraukumiem, kas šajā gadījumā ir Volvo V70, kur tas tirgus principā lielākoties Latvijā lietoto sastāda šos Zviedru taksometrus. Un līdz ar to, nonākot pie mūsu Volvo tipa automašīnas, mēs esam pārbaudam šos noskrējienus un sakam arī pircējiem, kādi viņi ir reālie. Patiesībā, pieņemsim, ja cilvēks iet iekšā Karnetā, sastopās ar certificētu tirgotāju, tad viņš tomēr ir pasargāts no dažādām blēdībām. Ir pasargās no blēdībām, bet ko es ieteiktu arī tā kā mēs izsniedzam garantijas vēstuli un pārbaudas lapas prasīt no pārdevēja šo garantijas vēstuli, kas apstiprinās šīs mašīnas kvalitāti, lai turpmākajā, ja arī nedod Dievs kaut kas notiek, lai būtu rakstisks papīrs, kur tirgotājs par preci ir iedevis garantiju vai pārējo informāciju. Šī uzticības lieta, cik es saprotu, principā viņi ir iespējami pie autodīleri, pie certificēta autodīleri, ja? Jo te nevar būt runa par kaut kādu čāļu apvienību no Rumbulas puses, vai ne, kas it kā arī uzņemās un dod kaut kādas garantijas. Jā, jo diez vai jūs ticēsiet, piemēram, kādam Pēterim, kas Rumbulā tirgo mašīnas un uz A4 lapas jums uzrakstīs, es garantēju par šo mašīnu. Ja Volvo ir apkopies, teiksim, pie jums, viņam pie jums ir servis vēsturi, un ieejot datorā, viss var uzzināt, kas tai mašīnai ir mainīts, un faktiski te jau veidojās nosacīt ceļš uz kaut kādu to mazo garantiju tai lietotai mašīnai, ja cilvēks spēks tā ir, vai ne? Protams, teiksim, visa mašīnas vēsture, var teikt, ka kopš mēs esam pārgājuši uz jaunu datoru sistēmu, tas ir 2005. gads, tad praktiski viss, kas ir ar šo mašīnu darīts, viss ir redzams, teiksim, sistēmā, mēs varam droši darbus, detaļas, viss materiāli, kas ir izmantot, visu par šo mašīnu, teiksim, redzēt. Arī tai skaitā, teiksim, piedāvājums, ko mēs esam ieteikuši klientam, no kā viņš varbūt tas ir atteicies. Ir šāda lapa, kura tiek izsniegta attiecīgajai automašīnai, defekts saraksts, bet vai mēs varam arī noskaidrot, cik tā beigās mums maksās tas remontiņš, ja mēs to mašīnu nopērkam, šie defekts novērst? Jā, protams. Speciāli pa Volvo mašīnām, mēs iedodam jau gatavu remontu tāmi. Tas piedāvājuma formā, tas, teiksim, klientam neko neuzspiež, teiksim, viņš var izvēlēties, teiksim, remontēt vai neremontēt, bet viņš zinās precīzi, ka tai mašīnai pērkot jāiegulda vēl, teiksim, kaut kāds noteikts naudas apjoms, lai viņu novestu, teiksim, līdz ideālam, teiksim, stāvoklim, bet līdz ļoti labam tehniskam stāvoklim. Tie dati, kas pēc tam parādās, tā saucamā defektācijas lapā, kādas defekts automašīnai ir atrast, tiem patiesībā jebkurš klients var būt uzticīgs, vai ne? Es varu uzticēties jums. Es tā gribētu 100% apgalvot, ka teiksim, mums var uzticēties, un šos, teiksim, datus mēs neizmainām un nemēģinām noslēpt mašīnas defektu. Jo mums primārais nav automašīnas pārdevējs, mums primārais tomēr ir klients, kurš to mašīnu nopērk, un labāk, lai viņš atbrauc smaidīgs otrais pie mums un pasaka paldies, ka mēs viņam pateicām kaut kāds defekts, nevis pēc tam atbrauc vicinot dūris, ka mēs kaut ko neesam pateikuši. Beigās ir skaidrs viens, ka Latvijā auto bizness ir iegājis jaunā tādā plāksnē. Pirmkārt tas, kad ir jauna šī te Karnet mājaslapa, kur katrs cilvēks var ieiet iekšā, uzzināt, redzēt, saprast, konstatēt to, ka mašīnai ir defektācijas lapa klāt,
ka ir skaidrs, kas tai mašīnai tad īsti ir jānovērš, kāda defekta, un tam visam ir tāda uzticības piegarša. Un es domāju, ka tas ir tikai apsveicam to, ka Latvijā ir iespējams iegādāties tiešām pārbaudītas, mazlietotas, lietotas automašīnas.